veidošanas, tad radošajā stadijā. Tā dzīvē vienmēr ir gadījies, ka man ir jābūt līderim, bet tas nav mans pirmais funkcijas atbraukt un te līderēt. Mani sauc Māris Šveiduks. Es esmu no Liepājas, ar ko arī lepojos. Esmu 41 gadu jauns. Mans darbs un hobijs saistīts ar sportu un veselīgu dzīvesveidu. Es esmu kluba Lāčplēses vadītājs un diezgan titulēts sportists. Klubs jau pastāv turpat 20 gadus. Es pats esmu viss savā klubā. Es esmu īpašnieks, direktors, un es esmu arī treneris, un es esmu arī darbinieks. Un dažkārt pat arī strādnieks un apkopējs. Tagad pagājušo gadu, 2000. gadā, es ieguvu pasaules čempionu titulu. Tā kā es domāju, es varu sacensties ar jebkuru cilvēku, kurš nav specializējies kaut kādā konkrētā veidā. Tas varētu būt vispasības kaut kādās testos. Un es esmu kāpis kaut kādās apakalniem, gan pa sniegiem, gan pa klintīm. Es braucu pa grāčainām upēm ar laivām, ceļojos ar riteņiem, apkārt pa Baltiju. Pats mērķis ir būt maksimāli tuvu veidola ideālam. Mēs esam tā kā senos laikos grieķi taisīja savus skulptūras, viņi iedomājušies tāds, izskaties ideāls ķermenis, un tāds ir arī mans sporta veida galvenais vadmotīvs. Komandā jūtams apjukums. Tur, kur mēs esam pa dienu, cepina saule, bet tur, kur ir ēna, vajag mācēt ļoti labi iekārtoties. Nakšņojam uz akmeņiem. Man tas nav nekas neparasts, jo armijā es apmēram 14 mēnešus nogulēju uz akmeņiem. Bet sala vispār no tālam izskatās skaista, bet tuvumā skarba. Ļoti cerēju te pieēsties kokosriekstus un citus riekstus, bet izrādās, ka te tie ir izkosti vai arī makaki tos iznēsājuši vai vēl kaut kas. Vispār jau viss pagaidām ir normāli. Mēģinām, dzīvojam, ķeram krabjas, cenšamies atrast pirmo pārtiku, darām visus darbus, kurus vajag izdarīt. Linas izdomāja, ka viņam ir informācija par jūras ežiem, ka tie esot ēdami. Vajagot tikai nodalzīt visas adatas. Es gan neesmu par to pārliecināts. Pēc izskata tas ezis tāds, ka es uz to paskatos, man liekas, acis kaut kādas nav skaidrs, no kurienes tām tāds spīdums. Es pat nesaprotu, no kuras puses vajag viņā kost un ko tur vajag atrast. Pirmā zivju ķeršana notika rīta pusē, kad vēl bija bēgums, un tā jūra bija diezgan tālu. Un izrādījās, ka tie tīkliem tā problēma ir tāda, ka viņi ķerās akmeņos. Īstenībā jau, ja viņas nebūtu tie akmeņi ienest iekšā, mēs sēdētu arī pilns ar zivīm. Mums būtu, es tā domāju. Nu, neko. Tā kā mums Māris vakar stāstīja, tad tauku slānis sākot pēc 9. dienas tikai ārdīties nost. Šodien brokastīs tikai deserts. Kā, ko tā no rīta uzreiz tā piesitīs māgu? Padzeries ūdentiņu. Ir jau zināms, ka ar ūdeni vienmēr cilvēks var iztikt. Nu, te jau vēl kaut kādus tur kokosriekstus vai ko vēl atradīs. Tajos ar kaut kāds šķidrums ir iekšā. Tā kā. Nē, nu tikko tur bija sēdušies tāds zaļas auglīšas un puiši bija tā pavairāk apēduši un bija bišķiņai slikti. Bet es priecājos, ka viņi man piedāvāja un es atteicos. Man vienkārši negaršoja. Viņi tādi saldi. Tādi riebīgi. Viņiem garšoja, nu paši laimīgi. Laikam jau tik indīgi nebija, lai nomirtu, bet... Ir kaut kā tā neforša rūks tur viss iekšā. Varbūt tas ir siltumiespējā, bet nu...
Tātad pirmā mācība jau ir. Nevajag visu rīt uzreiz, kas trāpās par rokai. Aizgāju bišķi pastaigāties džungļos, skatos tur augšā kokā kokosriekstiņi, tādi maz bumbulīši. Es sāku nokast tie pa bumbulīšiem, uzrāpos tur tā ar vienu roku nokratīju tur veselu tādu bariņu lejā. Protams, pagaršoju, atnesu biedriem. Tagad pēc kaut kādām pāris stundām bija tā, kad tas ķermenis nepieņēma tos skaistos zaļos kokosriekstīņus un atstāja tur starp akmeņiem. Tur noteikti atradīsies kāda dzīvība, kam tas garšos un būs pieņemams. Protams, steika es varētu apēst tagad. Uz vakarpusi, protams, to es vēlētos, bet arī neizmisīgi pašlaik. Tagad jau tā mierīgāk, tagad apstīsies kā pa dienu, tie paisumi, bēgumi, visi tur var izpētīt, kā būs ar zivju ķeršanu un tā tālāk. Tās lietas. Jo noteikti jau to paisumu un bēgumu var izmantot baigi labi priekšā zivju ķeršanas. Jo rokām jau fig viņas noķers, nenoķers. Igauniem ir zivis, redz kā. Es biju tik laimīga. Es nezinu. Es savu mūžu ne par ko neesmu bijusi tik laimīga kā par šīm zivīm. Helēna un Urmas mums ir tie tipi, kas vislabāk sadar pēc sava pasaules uzskata. Viņiem ir daudz kopīga, par ko parunāt. Es nezinu, viņi abi ir materiālisti, karjeristi un tā tālāk. Urmas un Helēna satiek ļoti labi. Un es kā vērotāju no malas skatos uz viņiem. Es nevaru. Varbūt nav labi tā teikt. Kā uz tēvu un meitu. Man patīk kādu priekšā mazliet palepoties vai dalīties savā pieredzē. Un viņa ir laba skolniece. Klausās, nāk pati un jautā, kā darīt šo vai to. Vai nu tās jāsauc par tēvu un meitas attiecībām, diez vai, bet tā kā skolotāja un skolnieces attiecības zināmā mērā. Tas jā. Es jūtos kā mērkaķēns, kas pirmo reizi iemests ūdenī, un Urmas ir tik daudz piedalījies visādās, es nezinu. Paslēpēs, izlūkos, un kur tikai vēl ne. Urmas ir īsts vīrietis. Viņš ir gudrs, drosmīgs, pārāk daudz nesmējis, kad vajag arī pajoko. Es esmu nevīrietis, izlaidies slinks, vēsais džeks. Īsāk. Pohuists. Vārdu sakot, es neesmu nopietni ņemams cilvēks. Rīt jau 4. diena, kopš mūsu Robinsona atrodas uz vientuļās salas. Komanda ir iepazinusies savā starpā, tik uz galā pirmajām grūtībām, un tagad beidzot pienāca brīdis, kad viņiem jāpierāda, ka viņi tiešām ir komanda. Šeit ir sagatavots stadions, kurā notiks sacensības vairākās disciplīnās. Pirmais lokšaušana, otrais bluķu mešana un trešais tālēkšana. Atkarībā no sacensību rezultātiem finālā tiks noskaidrots uzvarētājs. Gaidām komandas. Mirāžas jau rādās, ēdnīca un restorāni Mirāžas. Vai nebūtu laiks padarīt dzīvi ciešamāku? Varat vinnēt kādu balvu spēlē. Nē, varētu arī kādu balvu īstenībā tādu. Es par ēdienu. Es arī par ēdienu, bet, protams, skaistāk teikt par Latviju. Šitas jau ir tikai sākums. Mēs noteikti rīt atradīsim, ko ēst. Mēs vinnēsim. Kurā gadījumā? Katrai komandai Ir savs mājā vieta. arī musē. Es domāju, ka viņiem tas leģionārs paņems to Marta savu šķēršļos. Šķēršļos? Jā, tad tas otrs paņems noteikti kaut kādu kokosmešanu. Un tad tās meitenes dalīs loku šaušanu ar kas tur vēl ir strīni. Mīnieks, man liekas, kur šķēršļos.
Sveiki, Latviešu Robinsoni! Ļoti labi. Šodien ir jūsu pirmā spēle, un tā ir ļoti svarīga spēle. Tad, kas jums būs jādara? Jums sākumā jāšauj no loka, pēc tam jāmet bluķis, un būs arī tālēkšana no vietas. Bet, kas pats galvenais, jums jāizvēlas cilvēks, kurš pēc tam startēs finālā, kas arī ir ļoti svarīgi. Tad 3 sākumā un 1 finālā. Lūk, tas ir pats galvenais. Bet šī spēle ir svarīga to, ka jūs spēles rezultātā iegūsiet pārtiku visam atlikušajam laikam. Tas ir ļoti svarīgi. Tā kā, ja jūs vinnēsiet, jūs ēdīsiet. Ja jūs zaudēsiet, jūs ēdīsiet kokosrieksts. Lūk tā. Bet tā kā jūsu komandas gara stiprināšanai, es jums iedošu karogu. Es ceru, ka tas jums noteikti palīdzēs. Vēl zemāk. Vēl zemāk. Jūs bijāt fantastiski, tas vienkārši ir labais. Bet tagad galvenais kontrolējiet sev tālāk, nezaudējiet pacietību, atcerieties nākamā disciplīna bluķa mešana, kokosriekstu vietā, protams, un dzeriet ūdeni, esiet strateģiski pareizi un dodamies nākamā disciplīna. Hei, Pauls! Tu izdarīji to, ko mēs no tevis gaidījām. Jā. Un nākamā lieta ir vienkārši tālēkšana no vietas. Tas izklausās ļoti bērnišķīgi, bet nezaudējiet kontroli. Jā. Jo finālā jāpiedās būs tikai tiem, ka mums vienāds punkts skaits ar pārējiem. Tā kā parēķiniet paši un ejiet uz nākamo vingrojumu. Lai jums izdodas. Super! Abā, uz priekšu! Uz priekšu, jā!
Kā komanda jūs bijāt, es domāju, vislabākie. Un esat otrajā vietā šobrīd. Bet katrai komandai pienāks viens gross ar pārtiku. Un tā komanda, kas ir pirmajā vietā, drīkst paņemt no tās komandas, kas ir otrajā vietā, vienu vienību pārtiks, un tā, kur ir trešajā vietā, divas. Tad jūs paliksiet bez vienas no pārtikas vienībām. Es domāju, tas nav nekas briesmīgs. Jūs bijāt spēlē labi. Un tā kā jūs labi spēlējāt, jūs esat pelnījuši labākus dzīves apstākļus, es domāju. Un jums rīt no rīta jāpārvācās uz jaunu salu. Un, lai dotos uz jauno vietu, jums ir vajadzīga karte. Es jums iedošu šo te karti. Un jums būs vajadzīgs arī plosts. Nedomāju, ka tas bija kaut kāda ampeļa. Plosts reāli vajadzīgs, un jūs viņu brauksiet uz nākamo dzīves vietu. Un galvenais, tas, kurš pirmais nonāks galā ar plostu nākamajā salā, tas varēs izvēlēties vislabāko no šīm te 3 vietām. Tā kā, lai jums viss izdodas. Laimīgi! Cīnīties vienmēr ir vērts, kaut vai dēļ tās pašas cīņas. Tur ir tā buņža, tur, ko mēs tur pakāsām, tur viena buņža, kas mēs... Tā, bet toties mums bija tur daudz spīdoši momenti. Nekas, mēs bijām uzstālējuši programmu minimums, ka mums nav jābūt pēdējiem, ko mēs arī panācām. Mēs arī bijām pirmie pēc punktiem. Nu, stafeta tā. Bet viss bija štokos. Prīmā. Es arī pārbaudīju pedagogu dotības, iemācīju Lasmai šautu pirmo reizi, viss sašauja mērķī vienīgā, tā kā tas ir prīmā. Tanī brīdī man nelikās, jo mēs pakāsām, tanī brīdī man likās kaut kas cits, man likās, viņi jātiek ātrāk augšā uz šito te, to dēli. Un tas, kad likās, ka jātiek ir ātrāk, pīstam nevajadzēja neko ātrāk, vajadzēja mierīgi uzkāpt. Tad es uzreiz otrais nokritu, tur un laikam 3. reizi. Pastoties lēšas, viņiem it kā spicākais čalis nemaz netika pie sportošanas, tātad viņi kļūdījās strateģiski. Mēs ne. Tas bija viss kārtībā, jo mēs dabājām 2 pirmās vietas pēc kārtas uzreiz lokšaušanu, bluķmešanu. Tas nozīmē, ka mēs nekādīgi nevaram būt, nekādi zemāk pa otro. Ja es metu bluķi, es domāju, ka mēs nekur nepaliksim. Tad, kad Lāsma sašāva, mēs domājam, viss darbs padarīts jau. Škrobe tā, kad ir bijuši, kāds ir bijis, kamēr līdz ko atstāja nometnes brīdi, kāds ir bijis izmētājs mantas, un šis tas jau mums trūka. Nu, katrā ziņā viss lietas aizstargājošās mantas ir paņemts. Tīkls, jo Haidija arī pazūd, un kā domājam, turpināt. Un kā latvietī jau tas zvejnieks tomēr nemirst, dara kā var vienkārši. Svešā vietā varbūt vēl nepieprot tos knifus, kas un kā, bet tomēr iet ar tiem tīkliem. Mēs gājām meklēt ēst. Mēs gājām džungļos, mēs atradām gliemešus daudz, un mēs tos gliemešus vārījām. Es nezinu, es iedomājos, ka man turpmāko visu laiku mums jāiet kaut kas riekstu un tā sagriežās iekšā.